Labdien! Šajā pēcpusdienā visiem klātesošajiem man ir ļoti liels prieks tātad dzirdēt šī projekta rezultātus un arī redzēt klātienē pētniekus, kas ir radījuši šos te rezultātus. Un projekta vadītāja Dzintra Atstāja bija man iedevusi nosaukumu Sadarbības kompass. Un, ja jūs skrienat orientēšanās distanci, tad jūs noteikti zinat, ka arī ir tāds niķis pēc tās distances paskatīties kartē, kā tad ir sanācis, kā es esmu skrējis. Un tad es atskatos atpakaļ līmenī sadarbība pētnieks, indivīds, no kā tā sadarbība veidojās. Te es esmu tikai uzlikusi dažus mūsu kopdarbus ar Dzintru un vēl citiem kolēģiem kopā, kas ir grāmatu izskatā un tikšanās, piemēram, Nīderlandes vēstniecībā, bet vēl mēs esam pētnieks iedvesmojuši piedalīties gan Buffalo apmācībās Amerikā un arī citādi. Bet, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad man ir liels prieks, ka ilgtspējas un apritīguma tātad jautājumus mēs pētīsim jau sadarbojoties arī institucionāli. Latvijas Zinātņu padomes projekts šā gada uzsaukumā ir apstiprināts, kur mēs esam divi partneri, Banka augstskola un Vidzemes augstskola. Un ko tad mēs darīsim? Būs gan šis te valsts sektors, kur ir augstskolas, bet liela daļa būs arī tieši uzņēmumiem, uzņēmēju darbībai, jo mēs pētīsim, kā tad apritīguma principus, kas ir atrunāti gan Eiropas zaļā kursa prasībās, gan nacionālos politikas plānošanas dokumentos, ko tas nozīmē reāli tātad uzņēmumam īstenot. Un varbūt ar ko tas mūsu projekts iespējams vērtētājiem bija tātad arī interesants un saņēma augstu vērtējumu, ka mēs uz turismu nozari skatījāmies kā uz vienu veselumu, uz turismu sistēmu, kur mēs pētīsim 6 galvenos pamatblokus, gan turistu mītnes, gan ēdināšanu, gan transportu, gan pievilcības, ko tad mēs uz vietas varam redzēt, vai tie ir muzeji, vai kāds tematiskais parks, vai vēl kaut kas cits pasākumi, un tā tad arī ceļojumu organizētāji vai galamērķu pārvaldības organizācijas, platformu kompānijas, un katrā šajā jomā, kā tad ir tā specifika, kādi procesi ir nepieciešami, kāds resursu apjoms, lai mēs arī pēc tam varētu savus rezultātus tātad dot publiskajam sektoram, lai veidot atbalsta programmas, lai to visu, kas ir uzrakstīts, lai uzņēmums tātad varētu īstenot. Tā kā es domāju, ka mēs to distanci esam diezgan tādu pamatīgu ielikuši, ko izdarīt, un ceru, ka mums arī tas izdosies ļoti labi. Paldies!